debes vārti verās, caur viņa grūto ciešanu. Viņš dzīvo, kas pie viņa tverās, tiem vaļā ceļš uz dzīvību. Viņš dzīvo grēcinieku labā, sniedz vārstā roku dvēselē. Viņš dzīvo mirdams krusta stāvā, tas veiciens mieru sirdīlē. Viņš katru Magdalēnu vēro, kas uzticīgi meklē to. Ar katru Pēteri viņš sēlo, kas pārkāpumus nožēlo. Viņš dzīvo viņa sānu rētās, vēl katra tomā ilgas redz. Vēl katru, kas to piesauc vēlās, viņš paceļ saviem spārniem sēdz. Svētīta tauta, kam kungs ir Dievs, tā, ko viņš izraudzījies sev mantojumā. Gavilējiet Dievam visi, kas virs zemes, apdziediet viņa vārda godu, veltījiet viņam jo diženu cildinājumu. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Āmen. Kas nāk pie Dieva, nekad neaiziet tukšā, bet bagātīgi piedzīvo Dieva žēlastību. Taču, kas ietiepīgi paliek savā paštaisnumā, to grūti skart Dieva mīlestībā svētījošajai rokai. Nepaliksim pie lepnajiem un stūrgalvīgajiem, bet tuvosimies Dievam, nožēlodami visu, kas grauž dvēseli, un darīsim to klusā, personīgā, patiesā lūgšanā šai brīdī. Ja tas, ko jūs tikko sirds klusībā teicāt Dievam, bija pa īstam, tad atbildiet sacīdami jā. Ir tikai labās ziņas, un tās ir šādas. Tiem, kas ir Kristū, vairs nav nekādas pazudināšanas, jo dzīvības gara likums Kristū Jēzu ir tevi atbrīvojis no grēka un nāves likuma. Viss patiesi ir piedots Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Svētīgi tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Klausīsimies Dieva vārdu. Pirmais lasījums ir no 22. psalma. Tevi es slavēšu lielajā sapulcē, ko solīju samaksāšu dievbijīgo priekšā, ēdīs nabagi un gūs sātu, slavēs kungu, kas viņu meklē. Lai jūsu sirdis ir dzīves mūžam, atcerēsies un atgriezīsies pie kunga visas zemes malas, zemosies tavā priekšā visas tautu saimes, jo kungam valstība un viņš valda par tautām. Ēd un zemojas visi zemes lepnie, viņa priekšā lietas visi, kas nokāp pīšļos, kas dzīvību nepatur. Nākamās audzes viņam kalpos, par viņu pēcnācējiem stāstīs. Tie nāks un sludinās viņa taisnību tiem, kas vēl dzims, par viņa darbiem. Āmen. Otrais lasījums ir no 1. Jāņa vēstules 4. nodaļas. Mīļotie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas Dievu mīl, ir piedzimis no Dieva, un Dievu pazīst. Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Tā ir atklājusies Dieva mīlestība mūsu vidū.
Dievs savu vienpiedzimušo dēlu ir sūtījis pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir mīlestība. Nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet viņš ir mīlējis mūs un sūtījis savu dēlu izlīgumu par mūsu grēkiem. Mīļotie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos, un viņa mīlestība mūsos ir pilnīga. No tā mēs zinām, ka paliekam viņā un viņš mūsos, ka viņš ir devis mums no sava gara, un mēs esam redzējuši un liecinām, ka Tēvs ir sūtījis dēlu par pasaules pestītāju. Ja kāds apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, Dievs paliek viņā un viņš Dievā, un mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ar to mīlestība pie mums ir pilnīga, ka mums ir paļāvība tiesas dienā, jo tāpat kā viņš ir, tā arī mēs esam šajā pasaulē. Mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Bailēs ir mokas, un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā. Mēs mīlam, jo viņš ir pirmais mūs mīlējis. Ja kāds saka, es mīlu Dievu, bet nīst savu brāli, tas ir melis, jo tas, kas nemīl savu brāli, ko viņš redz, nevar mīlēt Dievu, ko viņš neredz. Un mums ir šis bauslis, lai tas, kas mīl Dievu, mīl arī savu brāli. Amen, aleluja! Šajā skaistajā rītā pēc abiem Čikāgas tautas deju koncertiem, pirmā mantinieku aizvadītajā sestdienā un dzelmiešu tikai vakardien, arī aizvedot Zemes dienu šajā nedēļā un gaidot Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienu, kad esam jau mazliet tā kā noguruši no pēdējo nedēļu un dienu saviesīgajiem pasākumiem Čikāgā, ļausimies atspirkt vārdos no Jāņa evaņģēlija. No 15. nodaļas, sākot ar 1. pantu. Es esmu patiesais vīnakoks, un dārzkopis ir mans tēvs. Katru zaru manī, kas augļus nenes, viņš noņem. Un katru, kas augļus nes, viņš šķīstī, lai tas jo vairāk augļus nestu. Jūs esat jau šķīsti tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī.
Es esmu vīnakoks, jūs esat zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Kas nepaliek manī, tas ir kā zars, kas tiek izmests ārā un sakalst. Tos savāc un met ugunī, un tie sadeg. Ja jūs manī paliekat, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko vien gribēsiet, un tas jums notiks. Un mans tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesīsiet daudz augļu un kļūsiet mani mācekļi. Kā tēvs mani ir mīlējis, arī es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Āmen. Dievs uzrunā mūs ar saviem piederības vārdiem par to, ko tu katram mums esi devis un ko tu vēlies, lai mēs saglabātu. Patiesi Jēzus vārdā. Āmen. Šajā brīnišķīgajā rītā, šajā skaistajā raksturvietā viss ir tik skaidri un gaiši pateikts par piederību. Ja kādam rodas jautājums par savu garīgo identitāti, šī raksturvieta ir kā atbilde, kā recepte, kā risinājums, kā tāds punkts uz i. Palieciet manī un es jūsos. Šajā skaistajā pavasara laikā, kad paliek arvien siltāks un siltāks, un mums gribas ietīties jaunajos plaukstošajos pumpuros un ziedos, un mēs jūtamies kaut kā vairāk saistīti, vairāk savienoti, vairāk piederoši un, protams, atspirguši. Zari, kamēr tie ir dzīvības pilni, nevar būt nekur citur kā vien cieši pie koka. Nepiestiprināti, nepiesprausti, bet pieauguši klāt. Zari izriet no koka, nevis koks no zariem. Kaut gan savstarpēji tie viens otram ir apusēji vitāli svarīgi. Zari turas pie sava koka un neizdomā vienu dienu aiziet paciemoties pie cita koka uz kādu nezināmu laiku. Mums ir savs koks. Tam mēs katrs piederam. Tā zari mēs esam. Punkts. Mēs nevaram izdomāt, kāda koka zari mēs gribētu vai varētu būt. Man ļoti patīk magnolijas, tās pašlaik pat gandrīz ir noziedējušas burvīgiem ziediem. Es gribētu būt magnolijas koka zars. Mēs esam Latvijas zari, un mums ir tajā ne tikai katram sava vieta, bet arī savs nepārspējams spēks. Mums ir savi vārdi un savs neatkārtojams mantojums. Ja mēs paskatāmies kaut vai uz 200-300 gadīgu ozolu, kas par plašu vainagu, kas par spēku, kas tik viņā un zem viņa nenotiek. Ne tikai kā dziesmā zem ozola kuplajiem zariem, bet arī tā lapotnē. Cik daudz dzīvības rosās tā rievotajā mizā. Dievs mums kā latviešu tautai ir devis vienreizēju piederību, un tā mums jāciena, jāgodā, jo dota kā svētība, kā vienreizēja dāvana tikai mums. Mēs nedrīkstam teikt, ka mums kā zariem nav absolūti nekā kopīga ar savu koku. Mēs izvēlamies, ka mums nav, jo tā būtu nodevība pret savu mantojumu, senčiem, kas sapņojuši par mums savās sirdīs, pret tēvu tēviem, kas uz saviem klaušās nospiestajiem pleciem iznesuši cerību par mūsu nākotni, pret vectēviem, kas grimuši Volkovas purvos un sutuši Kurzemes katlā, lai mums būtu brīva valsts, lai mums būtu sava valsts. Un to mēs jau nākamnedēļ atkal svinēsim 4. maijā Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas gada dienā. Jēzus saka, kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Bieži vien mums šķiet, un droši vien, ka tā arī ir, latvietis pats sev ir jautājums. Prasot, kas es esmu,
Kas ir mana patiesā identitāte? Un kā man kā latvietim ir jādzīvo? Vai es drīkstu dziedāt tautas dziesmas? Vai man piedienas dansot savu senču izdejotās vijas? Un kad ir īsti pareizi vilkt tautas tērpu, kad nē? Kad man būt modernam cilvēkam, mūsdienīgam un kad atbalstot sevī sentēvu garu? Jēzus šorīt ikvienam latvietim sniedz atbildi. Mēs nevaram nest augļus paši no sevis, ja nepaliekam pie sava koka. Mēs neko vieni paši nevaram, ja nepiedaram savam spēka avotam, savam kokam. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Cik spēji mūsos ierunājas mantojuma balss? Kas tu esi? Viens, kā tauta, kā ticīgs cilvēks, kā daļa no radības. Nu pat visa pasaule atzīmēja zemes dienu, un vairāk kā ikdienā tika runāts par rūpēm pret zemi, pasauli. Jo gribam vai nē, bet mēs esam cieši savienoti ar zemeslodes vēnām un asins riti, jeb dzīvības riti, un mūsos no tām plūst dzīvība. Tiklīdz kaut kas tiek atrauts, mēs tveram pēc gaisa, kā Austrālijas ugunsgrēku dūmos. Slāpstam kā Kalifornijas nāves ielejas tuksnesī vai slīkstam kā Dubajā mākslīgi radītajos mākoņu plūdos. Vai esat redzējuši, cik skumjš ir koks bez putnu dziesmām? Tik skumja ir tauta bez sava mantojuma un vērtībām. Kad daudz Čikāgas latvieši varēja liecināt pagājušo sestdienu Mantinieku deju kopas koncertā kopā ar Latvijas deju kopu Latve, un arī vakardien Dzelmiešu deju kopas koncertā, mūsu mantojums dejā, dziesmā un dzejā ir mūs ne tikai ielīgsmojošs un acīs asaras raisošs, ne tikai svarīgs, bet izdzīvošanai vitāli vajadzīgs, lai mūsu saknes iestieptos vēl dziļāk pasaulē, kurā esam dzīves izkaisīti pa malu malām. Jo kamēr skan latviešu valoda, rīb deja un viz meitu zīļu vainagi vai plīvo sievu lakati, mēs varam cerēt uz brīvas Latvijas arī 200 gadas svinēšanu. Viss atkarīgs no tā, kā ievērojam to, ko Jēzus piekodināja. Palieciet manī un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Pieminot tautas sāpes, Latvijas karogam piesienot sēru lenti, svinot valsts un tautas svētkus, priecājoties par mūsējo uzvarām un sajūsminoties par tautiešu panākumiem dažādās sporta, mākslas, kultūras un daudzās citās kategorijās, kurās pārstāvam Latviju visā pasaulē, mūsu sirdis taču iepūkstas tik unikāli latviski, vai ne? Tu jau vari uzvilkt flamenko, spilgto kleitu, dīdīt vērsi vai izlikties, ka tev visvairāk par visu pasaulē patīk eksotiskās zemes un visasākie, dedzinošākie ēdieni, bet man šķiet, ka tik un tā nekas mazāk par latvieti nesanāks. Pat ja goda drānas, latviski pelēcīgas vai sejas izteiksme atturīgi vēsa, iekšējais spilgtums un spēcīgā izteiksme drīz vien vairs nav noslēpjama. Kā Guntars Račs raksta, var kurpes nomainīt un šalli, bet dvēseli jau nu nekā. Es esmu latvietis un būšu, bez visiem kāpēc, kur un kā. Apzināmies vai nē, atzīstam mēs to vai nē, bet mūsu latvietība, piederība tam dižajam dieva vīna kokam spiežas no mums laukā pa katru šūniņu. Mums tuvākais akmens ir dzintars, mūsu lielākais gardums vēl ar vien ir pīrāgi.
Mūsu garākās rindas joprojām ir pēc dziesmu svētku koncertu biļetēm. Un mūsu valsts stāv maza, bet stipra. Kā to atkal 1., 4., 8. un pat 9. maijā viens otram un pasaulē atgādināsim. Kamēr mūsu spēka avots būs Dievs, skaistākā vieta daba, lielākais notikums darbs un arī tikums vienlaicīgi, mēs būsim cieši pieauguši pie sava vīna vai ozola vai liepas koka, un viss liecina par to, ka nesīsim augļus un paliksim Dievā. Ko gan vairāk mēs kā latvieši varam Dievam prasīt? Tas mazais pleķītis pasaules kartē ir mūsu. Paldies Dievam! Tajā īpašajā valodā mēs joprojām spējam saprasties un par to tiekam apbrīnoti un pat ierakstīti nemateriālā kultūras mantojuma fondā. Paldies Dievam! Tās tradīcijas, ko bieži vien saprotam vislabāk tieši mēs, mūs turpina vienot. Paldies Dievam! Un kā statistikas dati liecina, latvietis saka, ka esot laimīgs. Paldies Dievam! Jo mums ir savi svētki, savas piemiņas dienas, sava kopīga tautas bēda, savi pasaules slavenis svētki, savas spēka zīmes un visiem kopā sava pagātne, ko neaizmirstam. Vai gan tas neliecina, ka mēs esam ņēmuši vērā Jēzus vārdus: es esmu vīna koks, jūs esat zari. Āmen. Es ticu augšām celšanās rīta Dievam, kurš pamodina mūs no tumšākajiem sapņiem un vada jaunas dienas gaismā, kurš satiek mūsu pesimismu ar pārsteidzošu eņģeļu cerības pasludinājumu. Es ticu augšām celšanās dienas Dievam, kurš pārvar mūsu šķēršļus un mūsu dēļ iztukšo tumšo kapu, kurš parādās pārsteidzošos veidos, kad mēs to vismazāk gaidām, iedami savus apvedceļus. Es ticu augšām celšanās vakara Dievam, kurš ielaužas mūsu kambaros un cietumos, ienesot mieru un pāršķeļot bailes. Es ticu augšām celtajam kungam, kurš sastop mūs ar brūcēm uz rokām un pēdām, kurš dāvā mums savu garu, sūtot mūs nest mieru pasaulē. Āmen. Lūksim Dievu. Paldies Tev, Dievs, par šo brīnišķīgo rītu, ko esi dāvājis, ka varam atkal no jauna būt Tavā klātbūtnē, izjust savas saknes, stumbra spēku un zaru vienotību Tevī gan kā kuplā ozolā, gan atspirdzinošā vīna kokā. Mēs lūdzam Tevi, mīlošais Dievs, iemājo mūsu sirdīs. Mūsu ikdiena nereti ir jautājumu un neziņas pilna, tajā netrūkst arī nesamo nastiņu un klupšanas akmeņu, tikpat cik jautājumu un šaubu. Mēs reizēm nezinām, kur mūsu dzīvē atrast vietu Tev un kā Tu mums katram atklājies.
Apstādini mūsu steigu, dod vēlmi klusumā un mierā iepazīt tevi vēl labāk un piedzīvot vēl lielākus tavas mīlestības un atziņas dziļumus. Dzīvības Dievs savieno mūs sevī, lai mēs jūtamies kā viens un esam pie tevis tik cieši kā zari pie koka, kaut gan esam tik daudzi un dažādi, dažādās valstīs un tradīcijās. Lai mēs apzināmies to mīlestības pieredzi un tās īpašās saites, ar kurām tu mūs esi vienojis. Atgādini, ka mēs piederam visi vienam kokam, un tas mums ir ļoti mīļš. Dod mums spēku meklēt tevi mūsu dziļākajā būtībā un nekad neapstāties, jo tu vienmēr esi kaut kas vairāk, kā spējam šajā brīdī aptvert un pat noticēt. Mīļais Dievs, mēs lūdzam par mūsu tautu, mūsu tēvu zemi, par mūsu valdībām un laicīgajām iestādēm. Sargādams turi savu roku pār mūsu tautas bērniem, jaunatni, bet arī tāpat par visiem laulātajiem, slimajiem, noskumušajiem un vientuļajiem. Šorīt mēs lūdzam arī par visiem izbiedētajiem, bailēs mītošajiem, no kara briesmām dažādās pasaules valstīs bēgošajiem, par patvēruma meklētājiem, briesmu drupās palikušajiem un tiem, kas šajā visā ir pārāk apjukuši, lai spētu rīkoties. Savieno ikvienu ar sevi, spēka un dzīvības devēju vīna koku. Mēs arī lūdzam par dabas katastrofas skartajiem, vētras apsaucošais un ūdens traumas apturošais Dievs palīdz tiem. Dod, lai katrs, kas ilgojas pēc mājām, tur arī nonāk. Lai katrs, kas ir kādās sāpēs vai grūtībās, piedzīvo tavu dievišķo pieskārienu un atvieglojumu. Mēs lūdzam par baznīcu un ikvienu, kam uzticēts tavu vārdu pasniegt. Mēs lūdzam par draudzēm, to ganiem un avīm, un lai ik viens jūtas tik vienots kā zars ar vīna koku. Un pāri visām lietām mēs lūdzam, Dievs ienāc mūsos ar savu brīnišķīgo mieru un pildi sirdis ar gaismu. Lai tava dievišķā klātbūtne dara mūs dzīvus un atjauno mūs un piepilda ar spēku pacelties pāri jebkuriem apstākļiem šai pasaulē. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs, lai tevi svētī un pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz tevi un lai dod tev savu mieru. Āmen. Mēs lūdzam tevi, liec
liec augļus nest, kad rudens nāks, liec spēkus vairot, ko mums dēvī, tad drīz vien zemu liekties sāks, zem augļu nastas tavi zari, kungs svētī mūs un labus tā.